Tad labdien, mēs šodien braucam atkal liet degvielu, pirms 4 dienām jau lējām atkal. Tā kā būs vismaz YouTube video. Jo! Tā pie kura braucam? Pie 6, ne? Nē, tur. Nu braucam pie 6, jā. Pagaidām, tavā pusē jau bija. Jā. Jā, tavā bija. Tā nopozēšu. Nu, Raivo mūsu īpašnieciņš. Lies to līdz degvielu iekšā, tā tad atceries dīzelīts. Atslēga atais aļā. Uz otru pusi, man liekas, vajadzētu tā. Nē, nekur vajag. Ok. Pārņēm pafilmē. Pagad. Tu esi ir. Tā tad dabījām ārā. Nu, lai iekšā davai. Ņem D burtiņu. Nē, ņemsim D šito. Bet tos jau vispār kaut kāds 7 plus HVL veikalā spien. Gaidam sūtni aktivizēšanu. Tā, tad. Mums ir 20 eiriki pāsaram iztērē. Tā, jā. Dāj spien. Lejas iekšā. Ok, pie eiro mēs varam ielēt 2 litrus normāli. Nē, fuj, kādi 2 litri eiro tikai. Sāsimies pie 17. Jā. Čuk. Un kāds Raivo sajūtas liet degvielu? Labas. Jā. Jā, tam viņš varēs vairāk pabraukāt. Ok, jau tu, paga. Jo, tieši 10 litri. Pagājušu reiz bija 9,70. Nu ko, tā? Tā, Es tad. aiziešu samaksāšu tā, paga. Jā, es prošot pakaļ of course. Jā, tā es nopauzēšu. Uz otru pusi, man liekas, tā tu. Jā. Nē. Kāpēc viņam? Tā tad Raivo aizgāja samaksāt. Obā! Es ielikšu viņam aizdedzu atslēgā. Atslēgā aizdedzēja. Tā kaut kā tā, nu. Ko es vēl varu pastāstīt man? Kaut kā šitā. Nu, kaut kā tā viņš, jā. Salons loģiski netīrs. Kaut kad arī mēs kaut ko notūnēsim. Izrādās rocene knapi kaut ko strādā. Jo burtiski viņu var mierīgi ar vienu rokas palīdzību aizstumt kaut kur tur, nezinu, tālumā. Kaut kā tā. Jā, diezgan ērtuma ziņā ērti beņķi. Nu jā, atkal Ingus kaut ko tad muldu vai nezinu kā. Nu jā. Īsti nav ko pastāstīt, vismaz būs YouTube kaut kāds video, kaut kas. Kaut kā tā. Un ja kas Aiksvam drīz mainīs gultnīšus, re, kur šitajā te pasūtījumā ir gultnītes. Izrādās šitos beņķus nemaz pastumdīt nevar, es šitā tikai, nu šitā pastījos, un izrādās apakšā šitan ir aklimators. Nē, labi, es tā nerādīšu apakšu. Jā, te ir aklimators apakšā, nav viņam priekšā kā, nu, kā pārējām mašīnām. Tad pēki, es dabūju cirkula ekstra par velti. Nu jā, pa velti, viņš dabūja tikai tādēļ, ka viņam degvielai atlaidīte. Degviela. Kas? Ar ekstra vismaz jau atlaidas mašīnām. Fui, bet degvielām. Jā, nu to šits labi. Nu jā. Nu ko, dabujām jaunu kartīti, bļepa brīvu arī. Nelamājies. Ingu šits tāpat nav domāts sīkajiem. Nu labi. Tas domāts 14 vai 13 plus. Jā. Un tāpat šitie jaunie arī jau zina vārds kā bleģi, tur visu kaut ko. Jā. Nu ko, cik tā uzmanām, cik stabiņi būs? Jā, es lieku, kas visi 6, tikai tādēļ, ka mēs ielējām 6 litrus un 2 stabiņu viņam jau bija. Man liekas, būs 5. Nu labi, nav. Un aiziet, vai tādu skatāmies. Un pilns, nu labi. Nu redz. Pak parādam. Tu uzvari. Parādam, kad ir 6 stabiņi. Jā, ir 6 stābiņi mums. Labi, Ingus, un tu uzvarēji. Atlaid roceni. Es draivā neieliku. Un es cilvēkiem pateicu, ka mums roceni ir diezgan čābīga. Nu, tas ir tā, ka viņu var ar vienu roku pastumt. Tad es pastāstīju, ka jauni gultnīši būs viņam kaut kāds. Parādīju vēl paciņu. Kaut kā tā. Raivo izdomāja pabraukāt pa pilsētu, tā kā pabraukāsim pa pilsētu. Mums vajag garāku kontentu. Nu jā, nu labi, tulī būs 5 minūtes jau video, tas ir ok jau. Ok. Nofilmēsim, kā mēs parasti braukājam. Nu jā, parasti jūs mūsu maršrutu esat redzējuši, bet šis būs kaut kas savādāks.
Un tā kā jūs neesat redzējuši, kā mēs lejam degvielu, labi, TikTokā var redzēt, kā es tur ļurkstu kaut ko. Ļurkstināju. Bet YouTube ir YouTube, un YouTube ir cits kontents. Jā, YouTube garāki video. Vispār es tā padomāju, ka mums TikTokā vajadzētu uztaisīt tieši AXM kontu. Jā. Nevis pelmeni bez apskats, nu tas tā. Bet nu vienalga, tā ir tā Šodien vizuāla. darba diena? Nu loģiski. Tā labi. Jo kur vajag ievērot ātrumu. Jā. Jā, kaut kā tā. Tā mums te iet ar to AXM. Jā. Raivo teica, ka viņš viņu gribot noķūnēt. Jā, spoilerīt uzlikt. Tā rītī noķūnēt. Smūgi, lai labāk skan. Nu jā. Tā nav šeit. Temu jau var pasūtīt tos sūdus, kas to skaņu izveido. Jā, tā mēs sačakarēs ar kaut ko. Es par Temu neuzticos. Tu Temu neusticies, pirmais cilvēks pasaulē, kas Temu neusticās. No, es neesmu pirmais. Ir miljoniem, simtiem. No, Jā. simti ir mazāk. Nerādīsim mašīnītes. Parādīsim, kas Tukumā notiek. Parādīsim, kas Tukumā notiek. Jā. Pāras ir. Reku Tukuma līdliņš. Oi, Raivo Es izvairu no bedrēm. Cilvēku to riepu nolikošos. Mums ir rezervnieks, mums ir nav tikai mēs viņu nevarētu samainīt ceļa malā. Jā, mums arī nav lietas. Jā, mums nav dankrats, mums nav uzgrieznis, mums nekā Mums nav. viņš vēl nav pareizais izmērs. Nē, ir 13, tas pasties. Jā, tieši, kāpēc viņš šito neuzlieka? Jā, kāds iztīsies, visi sudrabot ar šitas melns. Nē, Tas palāks ir tāds. rasisms reāli. Tas ir rasisms. Kā brauc pa turien moši? Šeit. Nu jā, es domāju, ka pa turien brauks, bet nē. Mašīnītes nedrīkst rādīt. Ha. Ne, tad vienai mašīnai nozīmē ha. Viņi ir gājis pa mūsu laiku. Mums ir B, bumbieris. Mums ir bumbieris Andeli. Bet atkal izskar šitas te ārā. Raivo, cik es tev reizes var teikt, tev jāpielīmē. Kā Džojīs turās? Bro, čau. Pasakat komentāros čau Džojam. Jej! Šis laiku smaida, kaut kā jau viņš ir nogrimt jau kaut kādas 20 reizes. Un viņš es nesmaržo. Vienalga. Puink. Es jau netrāpīju. Kāpēc viņam tik skaļi dzīvēs, kaut kā ja mēs lēni braucam. Pirmu gāzi grīdā, jā, ir kaut kāda skaņa. Tur jau kaut kādi jaudine skaņi. Bastīsimies, kā AXM slido pa kalnlajā, bet atceries, tur ir tas tramplīns. Es jau tur visu laiku plēnītēm uzmanos. Tā, ka mēs pārbrauksim pāris lietēm tur. No jā. Jau 8 minūtes. Perfekto. Es braucu tādas mīnas ar to stipro roku. Bet man tikai mīnas, man nav stipro roka. Mēs braucam, jā. Mēs braucam, debīti. Reku, kāpēc Tukumā visas baznīcas atjauno, to man izstāsti? Kas kaut kādas baznīcas svētki notiek? Okei. Šitien uzmanīgi. Reku. Oi! Aptek čakiņš. Šī bija zīme, ka tā bija liela bedra. Prom šeit pielīmēt. Aptek čakiņš. Nu nē, kad mēs viņu te attaisīt nevarēsim. Jā, man tāds aika viņam brem. Man liekas, šits aiksams ir, stulbās stāvoklī. Viss debīliskākajā stāvoklī, kādā jūs varat aiksam iedomāt. Reku pēdējā bedra, tas ir viss. Jo. Un tādi viss, tam mēs varam lidot. Nu vēl nevaram lidot, jo vēl sliedas. Un tie arī ir palieli. Jā, Raivo pa sliedēm brauc kā Jēzus uz baznīcas. Man liekas, vilciens. Jā, bija, nav cik dienas, kāpēc tik daudz mašīnas ir. Šitien uzmanīgi iebrauc. Rekur aiksama kopija, tas Volkswageniņš. Jā, tas bija mazais. Tūlītās pilna galda grīdā.
10 minūtes. Apmēri veikti. Bet tu tanteņu mēģi. Labi, ja tā, laikojiet, rakstat komentus un ko tur vēl dara tā. Tad izrādās video nebeigsies, jo šitas te kundziņš izdomāja braukt ar pilsētu caur vienu citu ceļu. Tādēļ jūs redzēsiet, ka mēs braucam arī caur citu ceļu. Viss, man vairāk nav ko teikt. Tā tūlīt būs mūsu celiņš. Tāpēc filmēšu kaut ko tādu, ko jūs neesat redzējuši, vai ne? Tā, viņš griezīsies par turieni iekšā. Jā. Kā griezies? Turien iekšā. Jā, mums aizsaks ir 7 stundas. Es nezinu, viņš ir 7 stundas, bet viņš ir 400 kg. Jā, mums ir 4 stundas. Tā, nu šito ceļu jūs neesat redzējuši. Šis lauka ceļš ir. Jo. Atkal, bet. Kāpēc aizmugurē tur riktīgi dauzās? Es saku, ja šitien redzēšu Rievu, es būšu tad, what the fuck? Darkos atkal video, kā mēs montējām Rievu un domājam, kā dabūt aizsam mājās. Ideāls ceļš. Ideālais ceļš. Es pēdējo reizi pa šito ceļu biju brauc rīta. Un tagad es ar mašīnu braucu. Jā, es arī biju ar ritēm brauc. Parādīšu mūsu bunkuru, kur mēs arī nekad neesam iegājuši iekšā. Palaidīsim mašīnu, šis. No virsu! Mēs ielādējām to spidometru sūdiņu iekšā un izrādās mums, mēs nebraucam tā, kā mums rāda spidometrs. Spidometrs, karoči, Jā, mēs braucām uz 50, mums rādīja, ka 43. Nu, kur tas Volkswagens? Pats aizmugurē bija vēl Volkswagens. Nē, viņš tur pabrauc. Ārēk, pagaid, nē, sorry, tas nebija tas. Jā, nopaliekam rādam. Vārna! Papis malā! Vārna! Bļaļ, papis malā! Oi, rekord ģimenīte, bļaļ! Malā, bļaļ! Malā, bļaļ, vārna! Re, kur ir? Kur ir mūsu bunkurs? Kur ir mūsu bunkuriņš? Es atceros, es tad mammai bulzēju, ka kaut kāds superharos. Okay. Tur jau tagad aizsauc. Tur ir Es domāju, ka te bija grants un asfalts. Gultceļš. Te sākās gultceļš. Šī gults. Kā grāliņa grants, tagad uztaisīja grants asfaltu, ne jau bija agrāk grants. Tikai grants. Jā. Es man tāds ka mēs šo ceļu nevaram braukt. Mēs varam braukt, jo mašīnas braukājam. Tā kā labi, tā tev ir Aivo ko teikt. O, kāpēc? Kā? Tu Filmē vēl, bļaļ! man vēl jāfilmē labi. Labi, no, šī parādi kur jauntukam kā izskatās. Es to jau vienreiz rādīju. Jā, bet pasaka, bļaļ. Nekas nebija, nesāp. Ja tu biji iebrauc grāvies, tu vienkārši nosis, tu saprati? Bet tu jau būs klausīties, un es arī būs klausīties. Tā kā taču ir Tad es iešu ar kājām uz mājām. forši. Tev atstāšu vienkārši. Kur pizza, nuļu. Pasūtam pizzu, izņemot mums nav naudas. Aiksams uzloks, tas kalna augšā. Okaļ no virsu! Šis Aiksams ir reāli dzels. Zelts, ne dzels. Viņš iet pa kalnu augšā, visas bedres viņš reāli sāk klapēt, krakšķi, bet viņš nesalūst. Viņš ir kā sunis, viņš rej, bet viņš nekož. Jā, nē, sunis kož. Oj, nekur ambulancīte. Nē, vispār ne, brauks aiz. Orvāri. Mums būs garāks video, vismaz 20 minūtes jūta. Nu, bet kā 5 minūtes jau 15 kopā, ja samontē. Nu jā, tev būs sasamontēt. Es samontēšu, jā.
tas bedres! Tu man pats ievēlēji amatu kamermēns. Nu jā, tu esi, bļaļ, kamermens, tev alga ir 0. Priecājies. Citi tev vispār jautā naudu. Beidz filmēt manu, bļaļ! Nu beidz lamāties. Lamāt pareizi mums priekšrociņa. Jā, brauc. Brauc. Laižam ar aizsavu. Evo, mēs izbraukt pa Granteņēga ceļu. Okei. Braucam caur Uzaiksams. Halo, boss, Nu tā būs vēl viens video. Tad šītā skaits. Tad to video sauc mūsu pieredze, ka mēs remontējām Aiksamu. Nu nākošais video. Tad tas skatītās nākošais. Cika. Tu virsū. Labi, tagad ceļ, ka viņš vispār neiet par iekšu. Uzmanīgi, Aiksamīgi, blā! Aiksamīgi, kurš neraudi! Aiksamīgi beidz raudāt! Ojo. Kas tev gaiš? Viņš viss kratās! Mana stūri arī kratās! Varētu Pats būt. kratos! Varētu būt. Ir izdzīvojām. Jā, nebrauks pa to ceļu. Tas ceļš ir aizliegts. Tas ceļš ir aizliegts. Labi. Atā, bročāčos. Tā beigsim video, rakstat komentāros un ko vēl Raksta tad darat. komentāros, ko mums darīt, bet neko traku. Tā Jā. uzlaižas 80. Mēs to nevaram. Izrādās tā kā teica, viņš pat neiet uz to, ko mums rāds filmetrs, tā kā labi, davai.